Nu, labrīt! Šorīt kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli mēs apspriedīsim un uzzināsim vairāk par liposakciju. Jā, labrīt, Ansi! Labrīt. Kādas, Ansi, ir populārākās liposakcijas zonas? Nu, liposakcija, jeb tauku atsūkšana, ir skaidrs, ka viņi tiek pielāgota katram pacientam individuāli. Un visbiežāk tās zonas, kurās paliek arī pēc svara nomešanas kaut kādi liekie zemādas tauku depozīti, ir vēdera lejasdaļa, sāni. Atsevišķos gadījumos tās ir augšstilbu iekšējās virsmas vai ceļu iekšējās virsmas, un tie ir pazodas tauki, kas bieži vien arī ar ļoti labiem sasniegumiem svara nomešanā nenoiet. Un pēc tās liposakcijas es esmu dzirdējis, ka cilvēks saka, tauki atgriezīsies tur tajās zonās. Kā ir? Īsti viņi nevar atgriezties, jo tauku šūnu skaits ir fiksēts piedzimstot, un ja mēs izsūcam šīs te šūnas ārā, viņas no jauna tur izveidoties vai svešas atnākt un pārvietoties nevar. Bet, protams, ka ja pēc operācijas netiek uzturēts stabils svars un viņš sāk pieaugt, tad arī atlikušās šūniņas savos izmēros lielākas var palikt. Tad cilvēkam baigi jāpārdomā pirms pieņemt šo lēmumu, ja pēkšņi viņš pēc tam nožēlo, ka viņš ticis vaļā no tā, kas īstenībā bija ok. Jā un nē. No otras puses, arī ja mēs esam dabūjuši ārā tauku šūnas tajās vietās, kur viņu koncentrācija ir lielāka, tad svaram pieaugot, viņš pieaug vienmērīgi un neveidosies vairs tie rokturīši sānos vai maisiņi kaut kādās vietās. Ansi, un pēc operācijas vai tās rētas lielas ir pēc liposakcijas operācijas? Nē, pašai atsūkšanai tas, kas mums ir vajadzīgs, protams, atkarībā no zonas, tie instrumenti tiek piekuriģēti, bet rasnākā kanila, jeb trubiņa, kas ir vajadzīga atsūkšanai, ir 5 mm diametrā. 5 mm ir garākais iespējamais. Bet sanāk tāds caurumiņi, ja? Caurumiņi. Līdzīgi kā pēc laparoskopiskām operācijām. Paldies, Ansi, paldies par sarunu.